Turpināsim. Zinot savas spēcīgās puses, rīkojies caur vājām savā darbībā. Tad kļūsi par gūtni priekš debešu spēka darbības. Un tad, kad kļūsti par gūtni debesu spēkam, varēsi neatdalīties no gara spēka pastāvīgi. Tad varēsi atgriežoties, atnākt pie jaunpiedzimuša stāvokļa. Tātad, ziniet savus spēcīgās puses. Jārīkojas caur savām vājām pusēm. Tādā veidā cilvēks kļūst par debesu spēku caurvadītāju. Kas ir mūsu spēcīgā puse? Jā, tas, ko mēs zinām, protams. Jā, pilnīgi pareizi. Jā. Nē, tajā vājajā, caur to vājo. Jā, iegūst jaunu. Un vājais kļūst par spēcīgu. Ko tad? Beigās nebūs tā, kur tas spēcīgais, ka viņi neizmanto netiek vājš, tajā momentā, ka viņš netiek izmantots, netiek atsvaidzināts šīs iemaņas prasības. Nē, viņš kļūst smags. Pielietojot to, tad kļūst smagāk. Nē. Tas, ko mēs protam un zinām, ja mēs to nepielietojam, tad tas kļūst par smagu. Smagumu, kas jānes. Aptuveni tā, mums, pieņemsim, nav nekāda izglītība. Mēs varam iegūt jebkādu. Mums jau ir izglītība. Un tas jau noslogo. Ja mēs viņu nepielietojam, tad viņi noslogo vēl vairāk. Tas nozīmē par to stipro pusi. Tagad mums ir tā stiprā pusi. Ja mēs rīkojamies izzināšanas līnijā vai ceļā, tad mēs nevaram rīkoties ar to stipro pusi, jo mēs jau zinām to. Tā būs rīcība zināmā. Un līdz ar to tas kļūst smagāk. Rīkojoties vieglajā, tieši tajā vieglajā ceļā, tur būs cits stāvoklis. Redziet, katrā gadījumā, kā jūs sakat, kaut kā domāt, tad, ko īsti grib pateikt Lao-Tzu. Kāpēc tas, ko mēs nezinām, ir vājais? Jā. Kāpēc viņš kļūst stiprs? Ja mēs viņu... Ja mēs tur virzamies, tad pa to virzienu ienāk
mūsos debesu spēks. Vai spēks, kurš ir spēcīgāks par mūsu zināšanām? Kas notiek ar mūsu zināšanām, kuras mēs esam ieguvuši? Viņas atjaunot. Tad tiek pielietotas smalkāk nekā mēs pielietojam līdz šim. Tādā veidā mēs iegūstam savu gara spēku un caur savu gara spēku arī rīkojamies. Un savas prasmes īstenojam, pilnveidojam tā tālāk. Ja mēs samācamies tik daudz, ka mēs vienkārši no laika pēc uzpielietot. Šajā gadījumā mēs sakam to, ka cilvēks ņemot zināšanu pēc, vai informācijas pēc, veido tikai ļaunu sev. Nu, bet ja viņš grib pielietot, tad tas ir. Nu, nevar iet uz ielas klāt. Mierīgi. Un pēc tam policija nodrošinās ar attiecīgu iestādi. Un tur varēs ārstēt. Jā. Sekot. Padomājiet mazliet no citu viedokļa. Mums ir divi veidi zināšana. Ir garīgās zināšanas, ir materiālās zināšanas. Materiālās zināšanas mums ļauj orientēties materiālajā pasaulē. Nu tad, ja mašīna ir iebraukusi grāvī, tad, lai no tā grāva dabūtu ārā, vajag spēku, kas ir pārāks par mašīnas svaru un to pretestību, ko mašīna veido, stāvēdam tajā grāvī. Izklausās ļoti vienkārši, tāpēc mēs pasaucam lielāku mašīnu, galvenais neraut. Ja citādi... Jā, otrā grāvī tur stāvēs lielā mašīna. Mums jāsauc vēl lielāk. Garīgās zināšanas mums palīdz neieiet tā saucamajās auzās, garīgās auzās vai ilūzijā. Garīgās saistīts ar iekšējo stāvokli. Materiālās ar iekšējām un ārējām prasmēm. Un ārējā pasaule veido robežas, līdz ar to mēs tiešām ārējā pasaulē nevaram 10 augstskolu zināšanas, 10 dažādu augstskolu zināšanas, pat 3 dažādu augstskolu zināšanas mēs nevarēsim pielietot pilnā mērā, jo pilnā mērā būs aptuveni 25 gadi. Teorētiski it kā jā, bet praktiski ļoti sarežģīti būs kādos 70 gados sākt iet augstskolu, 3. un 77 gados vai 76 gados sākt iegūt jaunu pieredzi. Un cik šīs kundzes ir pasaule? Jā. Tagad atliek pielietot. Viņi tikai pabeidz. Nu jā, jautājums, cik daudz tādu ir? Bet tās garīgās arī ir smagas. Loģiski. Nekā gadījums. Vajag tagad ar krustu svētību. Nē, garīgās zināšanas ir mūsu stāvoklis vai mūsu patiesais stāvoklis, kurā mēs darām to, ko darām materiālajā pasaulē.
Tas ir tās garīgās zināšanas. Tad mūsu materiālā darbība ir ne tikai samērīga, ne tikai meistarīga, bet arī piepildīta ar citu iekšējo saturu. Tad citu iekšējo stāvokli. Tāpēc arī taisot vienkārši ceptas olas, vajag sevi no tām ceptām olām izvākt. Jau ceļš uz garīgumu. Ja sanāk vienkārši ceptas olas, jau olas vulgāris jau ceptas, tad tas nozīmē, ka mēs vismaz bijām neitrāli tajā brīdī, kad mēs to darījām. Ja viņas sanāk pēc tāda stāvokļa, ka viņas to ied, viņas tā kā dievišķas, vai kā, kaut kāda tāda atmiņa no bērnības, kā vecmāmiņa tur taisa, vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Kaut kas tāds debesšķīgs, jā. Tas nozīmē, ka šīs olas cepa garīgs cilvēks. Vai ar gara līdzdalību. Un vai tad vajag mācīt? Nē, vajag iedot, šajā, piemēram, vienkārši ceptas olas. Bet tas nozīmē, ka tad, ja ir tās garīgās zināšanas, tad jau nav problēma. Tas nozīmē, ka tur Jā, pilnīgi pareizi. Redziet, cik interesanti. Tiešām. Tālāk, zinot savu gaišo pusi, rīkojoties, ievērojot savas melnās puses eksistenci, kļūsi par paraugu debesu spēku ietveršanai. Tātad mums ir gaišā puse. Mums ir tumšā puse. Cilvēks parasti ko mēģina izdarīt? Mazināt tumšo. Jā, uzpucēt gaišo. Jocīgi izklausās, jā, ka vajag uzpucēt gaišo. Un tā kā būtu jau... tā kā viņi... Jā. Bet šeit saka, ja zinot savu gaišo pusi rīcībā, ievēro savas melnās puses eksistenci, tad kļūsti par debesu spēka vietu. Vēlreiz. Tad zini savu gaišo pusi. Savā rīcībā ievēro savu tumšo pusi. Pagaidām nezinu, kas ir tava gaišā, kas ir tava tumšā pusi, vienkārši. Tādā veidā kļūsi par paraugu tam, kā iekļaut sevi debesu spēku. Labi, neliels piemērs no dzīves, ja? Viena sieviete atnāk pie skolotāja. Sieviete pieaugusi un jau tur nodarbojas ar, teiksim, ar dziedniecību. Un tad atnākot pie skolotāja, saka, viņi neatgaļ. Kaut kāds tur saruna, viņi saka, ka viņi neatgaļ. Skolotājs saka, ja jūs neēdīsiet gaļu, tad jūs nevarēsiet palīdzēt cilvēkiem. Jā, tā var būt tumšā. Tieši, ka neatgaļ. Jo viņa šo gaļas neēšanu izceļ kā gaišo. Izceļot gaišo pusi gaismā, viņa ir tumša. Bet tiešām nozīmē, ja cilvēks
nesatur sevī neko, nu, teiksim, tagad pēdiņās negatīvu, tad viņš nevar saprast nevienu citu cilvēku. Tad viņš arī nevar sevī iekļaut debesu spēku. Ejam tālāk. Kļūstot par paraugu, iekļaujot sevī vai ietverot sevī debesu spēkus, varēsi pastāvīgi saglabāt mēru, pielietojot gara spēku. Tad varēsi atgriezties pie tāda stāvokļa, ka nav robežu. Tad mēs savā rīcībā rīkojamies divējādi. Viena mūsu rīcība ir spēka rīcība. Mēs ar kaut ko citam uzspiežam. Nu, tāds tīri dabisks process. Vēlamies kaut ko iemācīt. Mēs saprotam, ka ar spēku rīkoties nav pareizi. Mēs pārējam uz nespēku iedarbību. Visus kaut ko skaidrojam, runājam, mierīgi un tā tā. Šeit tiek teikts, tad, kad kļūst par paraugu debesu spēka iekļaušanai, tad spēsi pielietot pastāvīgi gara spēku ar mēru. Tad to garīgo vai garīgumu pielietot ar mēru. Kā jūs to priekš sevis varētu aprakstīt? Tad katrā no mums ir garīgums, gara spēks, ir miesiskais. Un tagad mums saka, tāds brīdinājums, ka garīgums var būt pa daudz. Jā, kas pa daudz, bet kā tas tā var būt? Cilvēki taču tiecas pie garīguma. Jā, viņiem pietiek šitī. Nu labi, ja garīgo mēs varētu aprakstīt ar tādu iedzienu kā stāvoklis. Un pieņemsim, ka mēs tagad samāksloti to iedomāsimies, kā stāvēt uz vienas kājas. Ar aizvērtām acīm. Nu, tad jautājums, cik ilgi mēs tur nostāvēsim. Mums ir tāda nosacīta norma, tad 10-12 sekundes. Nu, un tālāk var arī nestāvēt. Mēs iedomājamies, ka mēs ietrenējamies. Ietrenējamies tur stāvēt 10 minūtes. Nu, to pielietosim kā modeli. Iedomāsimies, ka tas ir tas modelis garīgiem stāvoklim. Un tagad mums vajag sarunāties ar citu cilvēku. Cits cilvēks var nostāvēt tikai 10-12 sekundes. Mēs stāvam 10 minūtes. Mums, būdami šajā stāvoklī, jārunā ar cilvēku, ka viņš it kā var noturēt nevis 10 sekundes, bet 6. Tā varētu teikt no fizioloģijas viedokļa, kā mazliet slīm. Tāpēc arī nevienmēr vajag mazināt sāpes, vai noņemt augstu temperatūru, vai tur kaut ko izdarīt labu cilvēkam, lai viņam kaut kas tur pāriet. Citreiz vajag tieši otrādi vēl uzspiest. Izklausās
draudīgi, sādistiski, jā. Un pieņemsim šāda veida rekomendāciju teikt plašā lokā nedrīkst. Jo tas būs pārmērīgas garīgas kustības. Zinot, ka tevī ir īpašas vai slavenas īpašības. Rīkojies tādā veidā, kad ievēro, ka tevī ir arī kauns. Tad būs līdzīgs ielai, caur kuru nāk debesu spēki. Ja mēs ņemam Injan pozīmi, ja viena ir daļa balta, otra daļa melna, un katrā no tiem ir pretējas krāsas punkti. Ja mēs to balto nosaucam par gaismu, a to melno nosaucam par tumsu, tad tikai tādā veidā var iet debesu valstībā, vai debesu spēks sevi ietver. Ja būs tikai balts vai būs tikai melns, tad nevarēs to visu sevi ietvert un to pārraidīt. Ja esi līdzīgs ielai, kuri ieved debesu spēku, tad varēsi pastāvīgi sajust gara spēka pietiekamību. Tad atgriezīsies pie tāda stāvokļa, ko sauc par neapstrādātu koka pagalbu. Kad neapstrādātu koka gabala stāvoklis sabrūk, parādās sadzīves priekšmeti. Viens cilvēks pielieto šos likumus, pārvaldot visas iespējamās kustības. Secinājums tāds. Varenā kārtībā nav sadalītības. Ejam pie sevi šobrīd. Mēs sevi uzturam kaut kādas īpašības kā labas un kaut kādas īpašības definējam kā sliktas. Šobrīd mēs neapspriežam, vai pareizi mēs to definējam vai nepareizi. Vienkārši mēs tā darām. Ja mēs izcelsim tikai vienas īpašības, tad mēs nebūsim pilnīgi. Ja mēs izcelsim, ja mēs zinām savas tās labās īpašības, un tajā pašā laikā ievērojam, ka mums ir tās citas īpašības, un ka šīs divas īpašības kopums veido kopumu, vienu veselu, tad mēs spējam uztvert patiesību. Tāpēc cilvēku kļūda ir pieprasīt no svētajiem būt baltiņiem. Tieši pieprasīt, jo tad it kā viņiem zinās, kur tiek. Viens cilvēks sevi nesadala. Nesadala labās, sliktās īpašībās. Aptuveni tā kā labā, kreisā kāja. Tad labā kāja ir labā, kreisā tā kā viņiem nav labā. Viņi ir citi, bet tad sanāk, ka, ja tikai no labā viedokļa skatās, tad viņi nebūs tā labā.
Ja jūs vēl gatavi mani klausīties, tad mēs varam pārēt pie nākamā. Es varu palasīt. Tātad savienoties ar patieso. Bija laiki, kad vienotība tika sasniegt šādi. Debesis ieguva vienotību ar tīrības stāvokli. Zeme ieguva vienotību ar miera stāvokli. Gars ieguva vienotību ar burvestībām. Ieleja ieguva vienotību ar iespēju piepildīties. Bezgalīgi daudz priekšmetu iegūst vienotību tikai tāpēc, ka viņi ir spējīgi piedzimt. Pārvaldnieki un karaļi iegūst vienotību, saglabājot savu viss kārtībā. Tas nav tev saistīts, Kristīna. Vispār. Ne, jā, tas ir. Tātad karaļi un pārvaldnieki iegūst vienotību, saglabājot sevi saiti ar augstākām debesīm. Un visi viņi tur savienojas. Ja debesīm nebūtu tīrība, tad viņas sašķeltos. Ja zemē nebūtu miera, tad viņa sairt. Ja garam nebūtu burvestību iespēja, tad viņš izsīt. Ja ielai nebūtu spējīga piepildīties, viņi iztukšotos. Ja bezgalīgi daudz priekšmetu nevarētu piedzimt, viņi tiktu iznīcināti. Ja karaļi un pārvaldnieki nebūs saitē ar augstākām debesīm, tad viņi pakluptu ejot. Tas notiek tikai tāpēc, ka cēlam cilvēkam netiklība ir pamats. Priekš augstākā zemākais ir atbalsts. Tieši tāpēc karaļi un pārvaldnieki sauc sevi par nabagiem, vientuļiem un neatradušiem atbalsta vietu. Vai tad tas nav tāpēc, ka netiklais kļūst par pamatu? Tas ir tikai tāpēc, ka bieži sakot labus vārdus, labi vārdi zaudē savu cenu, savu vērtību.
Netiecies pie tā, lai spīdētu kā nefrīts. Gluži otrādi, kļūsti par vienkāršu akmeni. Izklausās pamācoši. Ko tagad darīsim? Pārģēpsimies visi maisa dreigās. Ja? Vai šeit ir kaut kāda nianses? Nu, kāda nianses tu saskatīji? Jā, garīgā, protams, ka tā ir svētība garā nabagiem, jo viņi ir Dieva valstī. Tad, lai cik liels mums un spēcīgs tas gars nebūtu, viņš ir niecīgs vai daļa no svētā gara. Varētu teikt, kā mats no visas cilvēces matiem. Pat būdams ļoti spēcīgs un ļoti attīstīts. Tāda atklāsme, kā iekšējais stāvoklis. Atnāk cilvēkiem. Šim autoram noteikti atnāk. Ja mēs runājam par ārējo, tagad par materiālu, tad kā vajadzētu ģērbties? Pirmais atbilstoši laika apstākļiem. Otrs. Trešais. Atbilstoši iekšējiem stāvoklim. Ārējiem apstākļiem, iekšējiem stāvoklim, ērti. Ja es jums pateikšu atbilstoši sociālajai videi, jo es tagad neatceros, kur tas bija, kurā pilsētā. Neatceros. Tur visi ģērbjas tik raibi, ka, ja tu neesi apģērbies raibi, tu esi izlacies, jā, pilnīgi pareizi. Tāpēc no šī viedokļa vajag ģērbties attiecīgi sabiedrību. Un sabiedrības normām vajag. Tagad piederēt sev. Šeit visi ļoti īsi. Ceļš sāk savu kustību caur attēlojumu. Ceļu var pielietot tikai pateicoties vājumam. Padebesīs daudz priekšmetu piedzimst no tā, kas ir. Bet tas, kas ir, piedzimst no nekā. Tas arī bija viss. Tā jūs piedarīsiet sev. Es varu izlasīt vēlreiz. Ceļš sāk savu kustību caur attēlojumu. Aptuveni saprotiet, ko tas nozīmē. Noliekiet divus spoguļus, vienotram pretī, un nostājiet. Un jūs redzēsiet, kā veidojas ceļš. Pateicoties spoguļu. Tad tas, ko jūs redzēsiet, tas ies uz priekšu. Tā veidojas attēlojums. Un tas ir bezgalīgā kustība. Ceļš tiek pielietots ar vājuma palīdzību.
Tātad, lai kustētos pa ceļu, mums nevajag ņemt sev līdzi neko. Tad var teikt, mums jāiet tukšiem. Lai piepildītu. Tāpēc arī kustība pa ceļu ir iet nezināmam. Attiecīgi nezināmam mēs esam vāji. Kas ir vairāk nezināmais vai zināmais? Jā, līdz ar to jūs saprotat, ka kustēties var vieglāk. Ir viena kļūda, ko mēs pielaižam definīcijā. Ir tāds izteiciens, es varbūt nezinu visu viņu, ir tikai daļa no tā izteiciena. Jo vairāk es zinu, jo vairāk es nezinu. Tad? Nu, jā, jo es vairāk zinu, jo vairāk nezinu. Ir tāds teiciens. Mēs esam pārveidojuši šo teicienu, jo vairāk es zinu, jo lielāka ir robeža starp zināmo un nezināmo. To jūs varat pārbaudīt, uzzīmējot zināmo kā riņķi, un jūs redzēsiet zināmā robeža un nezināmā robeža. Uzzīmēt nākamo riņķi divreiz lielāk, jūs redzēsiet, kāda ir nezināmā robeža. Tātad tas, ko es varu uzzīmēt. Tālāk. Padebesīs bezgalīgi daudz priekšmetu iedzimst no tā, kas ir. Tad var teikt, ka zem debesīm ir mals, ja, un tagad mals kā tēls. Un no tā mala veidojas visi trauki. Jebkas. A tas, kas ir, rodas no nekā. Atšķirības starp tas un priekšmetu. Kas tad? Atšķirības starp tas un priekšmetu. Tas ir tas ceļš, un tas ir atšķirības. Kurā vietā tas jums rakstīts? Tas priekšmeti iedzimst no tā, kas ir. Jā. Bet tas, kas ir, nav nekā. Jā. Tas un priekšmeti tā. Nu, teiksim, rekur ir māla pika. Un no māla pikas veidojas priekšmeti. Tad no tā, kas ir māls, no tā veidojas priekšmeti. Bezgalīgi daudz. Pats māls veidojas ne no kā. Var teikt izejvielas, var teikt māls kā izejvielas. Un jautājums, kāpēc ne no kā? Tas tāds daudz paradoks. Ka nav nekā, bet tajā nekā, jā. Bet līdz tam, kad tas viss parādījās, bija mūsu izteicieni, kas? Ka nav nekā. Nē, ceļš, tā ir kustība. Pamēģiniet tagad iedomāties otrādi, jā? Nav nekā, tad ir tas, kas nav nekā. Vai nav nekā? Parādās tas, kas ir. Un no tā dzimst visi priekšmeti. Atcerieties, ka ceļš radās pirms debesīm un zemes.
tad kā no nekā var rasties ceļš? Un jautājums caur attēlu. Piemērs no dzīves. Students atnāk uz reālu darbu vietu. Viņam saka, aizmirstiet, ko jums mācīja, sāksim no jauna, no tukšs. Ja šis cilvēks to saprot, tad ko viņš varētu teikt no sevis, kā attēlu un izveidot ceļu izzināšanai tam, ko viņš tagad dara. Jo viņā it kā ir viss, bet viņā nav nekā. Bet ja viņā ir viss, viņā nav nekā, bet viņā ir viss, ko viņš darīs šajā darbā? Ko tad? Kasīsies. Es domāju, tu teici kasīsies, tāpēc, gluži pareizi būtu kasīsies. Nu jā, tāpēc, ka grāmatā bija rakstīts citādi. Mums pasniedzēja mācīt citādi. Balstīsies uz to, ko viņam mācīs. Nē, viņš kasīsies. Nevis balstīsies. Diskomforts būs apkārtīgi. Bet viņš tāpēc klasīsies, tad jāatpēc, kā to viņš tikai vēl Viņam vajag iedot to uzdevumu izpildīt tā, kā viņam mācīja, un tad parādīt, kā to viņš daudz ātrāk piedot. Viņš vairāk negribēs kasīties un pierādīt savu taisnību. Man gribējās, lai jūs saprotat vienu tādu vienkāršu lietu. Piederēt sev. Ka piederēt sev, jūs sākat, ja no tādas secības, ka jūs izvirzat sava ceļa kustību. Izvirzat. Ja mēs izvirzam savu ceļu kustību, ko mēs daram un ko mēs nedaram? Daram, tas nozīmē, ejam pa šo ceļu, nedaram, nevelkam citus līdz sev. Atceramies, ka ceļš ir iekšējā stāvokļa attīstība. Tātad tur haosā pēkšņi uzradās ceļš. Tātad ir radošs stāvoklis un šī radošā stāvokļa tālākā attīstība. Tāpēc arī tas, kas ir, ja mēs runājam par to pašu studentu, viņš atnāk, viņam pasaka, visu, ko mācījies aizmirst, tagad sāks mācīt. Viņš saprot, ka viņš vairs nav students, viņš atnāca apgūt šo darbu, tādā veidā viņš izveido ceļu šī darba apgūšana. Un viņš skatās uz notikumiem, mantām, uz darbību, caur to, kas ir, vai caur neko. Jā. Un līdz ar to, par viņu mums tagad ir skaidrs. Par viņu mums tagad ir skaidrs. Tagad ir mums Lao-Tzu, un es domāju, ka mums ar šo gabaliņu arī pietiks šodien. Bet mēs griezīsimies pie Emanuela Kanta, kurš saka tādu vienkāršu lietu, kur ir aprakstīts 5 sējumos, biezos, šī vienkāršā lieta. Skaidrā prāta, vai skaidrā prāta kritika
vai viņi tādi ir iespēja, ja tas ir mans papildinājums šobrīd. Un jautājums, vai ir iespējama skaidra prāta kritika? Un jautājums, kas ir skaidrs prāts? Kas ir skaidrs prāts? Tas, kas nav kritizējums. Jā, bet vēl tiešām. Tas, kuram nav, kas nav. Skaidrs prāts ir tas, kuram nav, nekāda iepriekšējā pieredze. Jā. Un tāpēc mēs saprotam, jebkura skaidra prāta kritika ir nevietā. Jo skaidra prāta kritika, šobrīd mēs savā mēlē runājam, ja nevis Kanta mēlē. Skaidra prāta kritika ir muļķība. Tur nav ko kritizēt, jo tur arī nav nekāda cita stāvokļa, kā tikai tas stāvoklis, kas ienāca pirmais. Kad būs otrais stāvoklis, jau nebūs skaidrs. Skaidrs prāts, tas ir absolūtā nozīme. Tad kas mums traucē, ja tā mēs pārvaldīt sevi? Ja? Mūsu iepriekšējā pieredze. Jo iepriekšējā pieredze mēģina noteikt, kā jābūt. Skaidrs prāts saka, kā ir. Un tas ir būtiski. Tātad, ja mēs vēlamies sevi pārvaldīt, un tas, ko mēs rakstījām, notiek kaut kāds notikums, mums ir tāds saviļņojums, vai mums ir tāds prieks par to sasniegto rezultātu. Un rekur skaidrs prāts pazūd. Jo salīdzinot šo notikumu ar jebkuru nākamo stāvokli, nākamais stāvoklis būs zemāks par šo notikumu. Tāpēc arī būs kritiena sajūta. Vai bezjēdzības sajūta. Un ja mums būtu iespējams stāvoklis, skaidrs prāts, mēs pamostamies atkal skaidrs prāts, ja tāds stāvoklis būtu iespējams. Nav tā. Pampers tik un tā. Tur, protams, ka var būt sarežģītas arī kombinācijas. Skaidrs, tas nozīmē, ka skaidrs prāts kā tāds ir, kad mums jau ir pieredze. Tad visu savu pieredzi pieņemt kā pilnīgi. Pilnīgi tas nozīmē, ka viņai nav nekādas polarizācijas. Plus pieredze, mīnus pieredze, vai plus mīnus pieredze. Bet mūsu pieredze tik un tā mums traucēs uztvert skaidri lietas. Līdz mēs neaiziesim līdz tam stāvoklim, par kuru mēs runājam. Ceļš un spēja ietvert sevi jaunu.
praktiskā pielietošana, praktiskā, var trenēties uz jebkuras darbības, kuru jūs darat. Domas kā fakti, jā. Bet praktiskajā, kāpēc es saku praktiskajā darbībā, tad jebkurā darbībā, kuru jūs darat, sākiet no sākotnējā stāvokļa un paskatieties, kāds stāvoklis jums ir, kad jūs esat izdarījuši. Stāvokļi var būt divi, ja ir izdarīts. Vai nu zemāks, vai nu augstāks. Zemāks tad, kad mēs aizējam ne pa ceļu, to iekšēju. Augstāks, kad ejam pa ceļu. Tāpēc gan tāds rezultāts būs vajadzīgs, bet kaut kādā momentā jāpāriet tikai uz ceļa rezultātu. Un tad no vienas puses mēs būsim pilni, no otras puses mēs būsim tukši. Un tad, kad mēs esam tukši, mums skaidrs prāts. Ar to arī dodamies ceļā. Paldies!